Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dārgums tevī. Šodienas rakstu vieta. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aus no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. 2. Korintiešiem 4. nodaļa, 6. pants. Šodienas pārdomas. Piekritīsi, ka būtu neprātīgi saņemt mantojumā bagātību un to neizmantot. Tāpat būtu pilnīgi neprātīgi neizmantot dārgumus, kurus tevī ir ielicis Dievs. Lielākais dārgums, ko esi saņēmis, ir Dieva godības atziņas gaisma, un tā ir vairāk vērta nekā zelts. Psalmos teikts, ka Dieva vārds ir kā gaisma, kas izgaismo tavu ceļu, tā padarot tevi spējīgu atrast jebkura cita veida dārgumus. Dieva gaisma padara tevi spējīgu ne tikai atrast patiesos dārgumus, bet arī attīstīt tos, kas ir apslēpti gan tevī, gan cilvēkos ap tevi. Dieva godība ir tā, kas padara tevi spējīgu gūt uzvaru pār dzīves izaicinājumiem un sasniegt tos mērķus, ko Viņš ir ielicis tavā sirdī, lai tu varētu izbaudīt arī šo sasniegumu augļus. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka esi ielicis manī tavu garīgo gaismu, kas vērtīgāka par zeltu. Es atsakos izniekot savu dzīvi, tā vietā apņemos katru dienu sekot tev, veltīt laiku sadraudzībai ar tevi, lasīt un pārdomāt tavu vārdu, lai tava gaisma var spīdēt manī un caur mani. Jēzus vārdā. Āmen.